Neskaitāmu sniega piku salūts uzšaujas gaisā un ziemas tusiņš ir atklāts. Aicinot izbaudīt ziemas priekus, tusiņu ikvienam aktīvās atpūtas cienītājiem rīkoja 3 saliņu saimnieki. Neskatoties uz slapdraņķi, atpūtas un sporta kompleksā pulcējās daudz ļaužu. Tusiņš iesākās ar ragavu sacensībām. Nobraucienā pa kalnu aktīvi piedalījās kā mazi, tā arī lieli. Cik dažāds bija dalībnieku vecums, tik arī dažādi braucamrīki un nobraucienu veidi. Ragavu sacensībās tika vērtētas ietilpīgākās un daļākās ragavas, kā arī garākais nobrauciens. Sacensību laikā radās ideja par vēl vienu nomināciju – mēģinājums nobraukt no kalna, jo visiem šķietami tik vieglais uzdevums nemaz neizdevās. No kurienes tu jūs ņēmāt tādu braucamrīku? Mājās stāvēja, kādreiz viņu zirgus ar zirgiem brauca. Man šķiet, ka jūs šodien arī iegūsiet 2 titulus, gan tas tālākais nobrauciens, gan arī ietilpīgākās komandas, kā ir ko? Varētu arī būt. Tā it kā atbraucājusi tālāk, jā. Es skatos, ka tavas ragavas jau tādu zināmu vēsturi ir. Ko, ir tā? Jā. No kurienes tev viņas ir? No vecās mammas. Tu varbūt savu laiku vecamamma ir braukus ar viņām lejā pa kalniņu. Jā. Un kā tas līdēja šīs senatnīgās ragavas? Tā, labi nebija un slikti nebija. Tā mazliet! Jums bija tādas interesantas tās ragavas, tāda savu veidu improvizācijas starp ragavām un slēpēm. Nu jā, tā ideja jau radusies kaut kāds 25 gadus atpakaļ, un mēs tā puikas kādreiz braucām. Vienkārši atcerējos, ka tā, tad uz ātru roku vakarien arī tapa. Bet, protams, koka slēpes labi negāja, ja būtu plasmasenis, bet tā žēl bojāt ir. Tās vecas koka slēpes skolā pametuši puikas. Lai arī no slēpēm samaistarotās ragavas lāga neslīdēja, tās izpelnījās daļāko ragavu titulu. Slapjais sniegs bija kā radīts sniegavīru celšanas čempionātam, kas bija viena no pasākuma aktivitātēm. Viens pēc otra tavernas apkārtnē tapa dažāda veida un izmēra sniegavīri. Jums laikam ļoti nopietnas kaut kas top, jo pat es skatos, ka lāpsta pat tiek ņemta palīgā. Kā ir? Rokas jau paliek. Ir labi. Kas tad taps? Liels sniegavīrs. Mums ir mērķis lielāko uzcelt. Visu, kāds šeit tiek celt, pašu lielāko. Lai mēs izceltos kā labākie, gudrākie, skaistākie sniegavīru cēlāji. Pasākuma dalībnieki varēja izpausties arī citās aktivitātēs. Kārtīgi no sirds izšūpoties, tas nekas, ka līdz lieldienām vairāk kā mēnesis. Arī mest bumbiņu mērķī vai piedalīties biatlonā, kur šaušanas vietā bija jāuzmet riņķis uz statīva. Kā tad bija piedalīties tādā savdabīgā biatlonā? Zinat, tās slēpes ir uz pusi biezākas un platākas nekā manējās, un tās kūjas ir uz pusi īsākas. Tā diezgan interesanti bija. Tāda sava veida improvizācija. Piedalīties, vai ne? Vai jau ir paspēts kaut kas vairāk izdarīt? Jā, es iemetu 2 bumbiņas, man bērns iemet 1, tā kā, rezultāts. Lai tusētāji varētu sasildīties, Smiltenes valsts tehnikuma profesionālās vidusskolas audzēkņi vārīja gardas zupas un gādāja siltu tēju. Šādā veidā audzēkņi apguva praktiskās iemaņas. Savukārt jautras emocijas varēja piedzīvot skatoties vai piedaloties lielajā stāfetē. Aiziet! Kāpjam maisos, trasē dodās komanda Laimeslāči. Tātad taiet no maisiem ārā, kāpjam kamerās un aiziet! Sārāņ! Kurš bija tas grūtākais posms no stafetes? Man liekas, ka slēpošana, jo būt vienā ritmā ar visiem pārējiem, tas arī bija tas grūtākais. Tas lielākais pārbaudījums būtu vienotai komandai. Tieši tā. 3 saliņu saimniece stāsta, ka sākotnēji vēlējušies rīkot pasākumu, kurā ziemas priekus jautrā gaisotnē izbauda pašu draugi, radi un paziņas. Tad radās ideja pasākumu izvērst plašāku, aicinot piedalīties ikvienu interesentu. Gatavojoties pasākumam, pamatīgas raizes sagādājuši laika apstākļi. Laiks mums pamatīgi lika pārdomāt, atkal atcelt, neatcelt, bet, paldies Dievam, vismaz kaut kas jau vēl sniegs vēl ir, bet, protams, trases mēs dabūjām stipri pārtaisīt, jo viss bija daudz nopietnāks attaisīts jau pagājušajā nedēļu uz lielajiem kalniem trases, bet, nekas, neko, to laiku jau prognozēt nevar.
Kā novērojams, Labdraņķis it nemaz netraucēja izbaudīt ziemas priekus. Visi apvaicātie pasākumu dalībnieki ļoti pozitīvi novērtēja uzņēmēju iniciatīvu rīkot šādu pasākumu. Tas ir izdevies un noteikti vajadzētu iedibināt kā ikgadēju. Pirmkārt jau ir kalnaina vieta, jā, jo pašā Grunzāles centrā jau viss ir līdzens. Un tas, kad uzņēmēji to rīko iedzīvotājiem kādu sporta dienu, tas ir vienkārši atbalstāmi un arī piesaista, protams, arī vasarā. Būs apmeklētāji viņiem noteikti tagad pēc šāda pasākuma. Trīssaliņu saimnieki apstiprināja, ka plāno ziemas tusiņu ieviest kā ikgadēju pasākumu. Tas nozīmē, ka pēc gada visi ceļi atkal vedīs uz Grunzāles pagastu, lai no sirds varētu izbaudīt ziemu.